Mazliet atkārtošu pa gropēm. Uzzīmē pirmo gropi. Tu viņā vari pielikt attach, Q, queens un ieraksti -1.5. Ok. Tad līdz ar to tu redzēsi šeit, ka šis sāk strādāt 1,5 milimetri zemāk, pirmais punkts, nekā otrais punkts. Vienmēr tu vari paskatīties, kur tava bulta atrodas. Bulta atrodas 460 un zets zem virsmas 1,5. Un ja tu gribi sakopēt gropes, tad ņem šitos divus apļus, iezīmē kasti, lai zaļš paliek, nospied enter, un tad atačo, enter, un raksti, piemēram, Y. Cik augstu gribi pacelt nākamo? Ņemsim Y 150. Ok, uztaisīju divas. Tagad vēlreiz tu vari dubultot. Iezīmē abas divas. Enters. Attach. Enters. Y. Piemēram, 400. Ok, tas ir kā līnijas samētāts. Un tad šīm ten pārbaudi arī ir zets -1,5, -1,5, -1,5, -1,5. Arī var otru variantu darīt. Šitādus ten saseivo, gropes jau gatavas. 40, 42, 44, visādus platumus. Paralēlās gropes var saseivot visāda platumā. Un tad tev katreiz nav jāpisās un jātaisa. Tu izdomā, kādas tev piemērotākās gropes 40, 30, 36. Ot, kādas tev ir, tādas paņem, čik ienes un nomet uz izlietnes. Čik iemet nones uz izlietnes, bet var arī zedus netaisīt. Zedus pēc tam, ja tu sataisi zedus tagad un noseivo, tad tev vienmēr jāskatās, ir jāapgriež pa 180, jāapgriež pa 180. Tālūk. Tas ir par zīmēšanu un par Q -1,5.